Ar svinīgu pasākumu Krustpils kultūras centrā atzīmēta Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas 100-gade. Iestādes kolektīvu nozīmīgajā jubilejā bija ieradušies sveikt gan bijušie darbinieki, gan viesi no citām Latvijas bibliotēkām, gan sadarbības partneri un lasītāji. Jēkabpils novada galvenā bibliotēka dibināta 1924. gada 16. jūlijā. Toreiz tā atradās Rīgas ielā 137 un tās nosaukums bija Krustpils pilsētas valdes bibliotēka. Bibliotēkas pirmais vadītājs bija Krustpils pilsētas domes sekretārs Nikolais Ozoliņš. Gadu laikā iestādei vairāk kārt mainījies gan vadītājs, gan nosaukums, gan arī atrašanās vieta, bet no 1959. gada tā atrodas tagadējās telpās Rīgas ielā 212. Laika gaitā bibliotēkas telpas ieguvušas modernu mūsdienīgu izskatu, tāpat ir ievērojami paplašinājies krājums. Šobrīd bibliotēkā ir vairāk nekā 52,000 eksemplāru, no kuriem 42,000 ir grāmatas. Bibliotekāra profesija nenozīmē tikai grāmatu izsniegšanu, viņu pienākumu loks ir daudz plašāks. Agrāk man likās, ka bibliotekāri ir tikai tie, kas sēž uz vietas, izsniedz grāmatiņas, saņem grāmatiņas. Tad es saprotu, strādājot bibliotekā, ka bibliotekāri ir, man liekas, tie ir tie kareivji, kas māk visu. Viņi māk radošumu, viņi psihologi, viņi sociālais darbinieks, kultūras darbinieks, bibliotekārs māk visu. Arī bijušie darbinieki savas darba gaitas Jēkabpils bibliotēkā raksturo kā radošu un pozitīvu laiku. Pateicoties darbam Jēkabpils novadā, šobrīd es strādāju Ogres centrālajā bibliotekā. Jāsaka tā kā darbs bija visnotaļ patīkams un radošs, un kā jau bibliotekas ir augušas šajā laikā. Kad es sāku strādāt, mēs parastie katalogi, ko mēs rakstījām kartīņas ar rokām, un tagad sen jau mums ir biblioteka informācijas sistēma un daudz dažādu tehnoloģiju. Kopš 1994. gada Jēkabpils novada galveno bibliotēku vada Zinaida Rapša. Viņa pauž prieku par to, ka iestādes nozīmīgajos svētkos ir tik daudz viesu. Man liekas, mēs kopā pavadījām ļoti jauku dienu, un ir svarīgi šajā dienā arī dzirdēt labus vārdus no mūsu lasītājiem, sadarbības partneriem, kolēģiem, jo tie iedvesmo tālāk mūsu darbībai. Sirsnīgus vārdus un dāvanas kolektīvam veltīja daudzi klātesošie. Pārstāvēta bija arī kultūras ministrija, kas bibliotēkai pasniedza atzinības rakstu par ievērojamo darbu, kas ir ieguldīts iestādes attīstībā. Tāpat ar atzinīgiem vārdiem bibliotēku sveica Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, kurš bija sarūpējis visam iestādes kolektīvam 300 eiro kopīgai ekskursijai. Man šī galvenā biblioteka ir sevišķi mīļa, jo faktiski, ka runāju par bibliotekas vēsturi, es taču atceros tos pirmsākumus, es vēl biju skolniece, kad šajās telpās biblioteka ienāca, un biblioteka man ir pavadījusi visu manu garo dzīvi. Jau 40 gadus bibliotēkas paspārnē darbojas interešu apvienība Literāts, kas pulcē gan jaunos, gan pieredzējušos dzejniekus un rakstniekus. Lai gan šobrīd apvienības darbība ir mazāk aktīva, tās pārstāvjiem ir idejas jaunam cēlienam. Man aizvien ir jaunas idejas, ko literātā varētu darīt un kādas varētu būt darbnīcas, varbūt kādus autorus varētu uzaicināt. Tas viss ir jāīsteno. Jā, paldies arī Jēkabpils galvenajai bibliotēkai, ka šī literārā pasaule joprojām ir iespējama un uzturama, jo cilvēki vairāk lasīs arī, jo viņi vairāk rakstīs. Pēc svinīgajām uzrunām un priekšnesumiem tika iedegtas sveces tortē, kas tapusi par godu bibliotēkas jubilejai. Vizuālā noformējuma pamatā ir Jēkabpils 3. vidusskolas 3. klases skolnieka Roberta Brikmaņa skice. Viņš uzvarēja bibliotēkas rīkotajā zīmējumu konkursā, kurā vajadzēja izveidot skici 100-gades tortei. Konditorijas gardumu, ko varēja nobaudīt tik viens klātesošais, cepa Sijā Dona. Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Atušienas folkloras kopa Vīraksne un Sēļu tradicionālās mūzikas grupa Krāce. Sandra Paigļkalne, Rihards Saliņš, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.